bēg no velna, un tur ir velns, un te ir velns, un kādiem cilvēkiem tā patīk, ja, to lietu apnāt. Un tad, mēs, kā saka, mugdami iemūkam baznīcā. Un daudziem latviešiem liekas, te ir droši. Jā, te ir mīļais mācītājs, te ir tik daudz zelta un sudraba un dārguma, un harmonijas un skaistuma. Te ir tik daudz pielūgsmes objektu, un tik daudz krāšņumu un ārējās atribūtikas. Liekas, te ir droši, te es esmu no velna izmucis. Un tā rūgtā patiesība ir tā, ka ļoti var būt, ka tieši tur velns būs priekšā un mūs sagaidīs. Pārģērbies, smukus ģērbies, ar mīļu smaidu, ar patīkamām emocijām, ar solījumiem. Varētu teikt, labi, bet ja ir tik traki, ka beigās es skrienu uz baznīcu un tur velns man sagaida, kā saka, rokas izplēts, jau vēl nav noņēmis to cepurīti zem, kurš jau ragi, jā, vēl nav novilcis talāru, zem, kur ir aste. Es tā mazliet ironizēju, bet jūs saprotiet, ko es gribu teikt, jā. Vēl ugunīgi runā par mīlestību un pēc kāda laika spļaus kā pūķis uguni. Ja vēl, kā saka, pirms beigu tā maskarāda. Sakam tā, bet tā baznīcā nav droši. Kur tad ir droši?